EPALA Nacionālais atbalsta dienests Latvijā aicina pieteikties EPALA vēstniekus nākamā mācību gada periodam. Par vēstnieku var kļūt ik viens pieaugušo izglītības jomas profesionālis, kurš ir atvērts dalīties ar savām zināšanām un prasmēm, kā arī apgūt jaunus un būt aktīvs EPALA platformas lietotājs. Galvenie nosacījumi, lai kļūtu par EPALA vēstnieku, ir profesionāla darbība pieaugušo izglītības jomā, reģistrācija EPALA platformā un vismaz viens ieraksts pēdējā gada laikā un dalība vismaz 3 EPALA akadēmijas nodarbībās. Priekšroka kļūt par EPALA vēstnieku būs tiem, kuri ir piedalījušies arī citās EPALA Nacionālā atbalsta dienesta Latvijā aktivitātēs, diskusijās un citos pasākumos. EPALA vēstnieka pienākumi būs regulāra un aktīva dalība EPALA platformā un EPALA Nacionālā atbalsta dienesta Latvijā aktivitātēs un vismaz viens publicēts ieraksts EPALA platformā ceturksnī. EPALA vēstnieka ieguvumi ir līdzdalība EPALA vēstnieku sadarbības telpā, aktīva tīklošanās, pieredzes, ideju un ieteikumu apmaiņa, kā arī cieša sadarbība ar EPALA Nacionālā atbalsta dienesta Latvijā komandu. Pieteikumus gaidām līdz septembra beigām.